Esiet sveicināti vēlreiz mūsu podkāstā Sīvēni. Protams, viņi tikko noskatījās epizodi iepriekšējo vai arī jebkuru citu, un tad viņi domāja, wow, es gribu redzēt vēl. Un tad viņi ieslēdza šo epizodi, kurā jūsu priekšā šobrīd atrodas es, Kalvis Troska, Jānis Kreičuns un Aleksandrs Guzenko. Čau! Esiet sveicināti, jūs esat mūsu vismīļākie skatītāji. Tu nemāki vispār. Es pēc smiešanās nevarēju to pateikt. Palaid balot. Jā, bet esiet sveicināti un hei, puiši, hei, čaļi, hei, vīrieši. Hei! Es negribu, Vai jums kaut kas noticis šodien tāds ļoti interesants, lai arī ir tikai, es neteikšu, kura diena? Man rīt notiks ļoti dīvains pasākums. Wow! Jā. Vai tu vēlies pastāstīt par to šajā podkāstā? Jā, pietiekami daudz komentāru būs. jā. Kas ir? Nekas? Jā. Turpinam ierakstīt. Nē, bet... Ko tu dari? Neko, Tas bija krēsls. Tas bija krēsls, Jā? nebija pirmdienas. Tas nebija pirmdienas. Tad aiziet nostājies blakus Jānim Bet šobrīd. es neko un pastāst. Es nenopirdos, es būtu atzins. Jā. Vai arī nē? Nu, davai, beidzam. Nē, es klausos, ko Aleksandrs stāsta, tāpēc piegāju tuvāk, jo man ir slikta dzirde. Nav gan tik slikta dzirde, lai es nebūtu dzirdējis to tavu fucking pērkonu, kas tev... Es ceru, ka zibens arī neiznāca ārā. Nedzirdēji, tas nebija pirmdienas, un tu pārspīlē. Jā, kaut ko Aleksandrs stāstīja. Labi, ko tu stāstīji, Aleksandrs? Labi, nav Tev svarīgi. būs rītdien pasākums. Nav svarīgi. Šito atstāsim Patreonam arī. Tu beidz, mums nav un nebūs Patreon. Uz lietu, kur ir nauda, ka tā kā nav. Jā. Bet, man liekas, Jā, tu nevari tā kā kratīt makšķeri ar pludiņu, kā man pieķērās, un tur apakšā vienkārši āķa nav. Jā. Bet es padomāju, es, protams, neteikšu nevienus uzvārdus cilvēkam, kur piedalās rīt, bet vai ir tomēr... Vīķa Freiberga. Un Maikls Džeksons. Jā, bet... tur. Jā. Tev bija viens cilvēks jānosauc. Tas krievs, kas ir uz plakātiem tagad, tas dziedātājs. Aleksandrs Guzenko? Maksims Galkins. Jā. Viņš tagad brauc uz šejienu? Jā, viņš būs... Dievs, tu vari... Galkins! Pirmkārt, viņš nav dziedātājs, viņš ir mūsu kolēģis, viņš ir komiķis. Es ceru, ka viņam nebūs krievu titri. Viņš nav. Mēs pat nezināju, ka viņš nav kolēģis. Mums nav viena darba vieta. Man teorētiski nav darba vieta. Vai tu uzskati, ka Luis Sīkais ir tos kolēģis? Jā. Tad Galkins arī. Vai tev ar Luis Sīkai ir viens kabinets? Jā. Jā. Viņš teica, jā, es varu masturbēt tavā priekšā. Es teicu, labi. Bet tu patiešām nezināji, ka viņš nav dziedātājs? Viņš ir komiķis. Viņš bija ar to krievu parisu, to tur... Alu Pugačovu? Nē. Nesaka viņam priekšā, es gribu, lai viņš... Kas bija tā no Beivača? Nu, Pamela Andersona krievu versijas. Ar to viņš bija kopā. Viņš domā, ka Seniju... Viņš ir gejs vispār. Ko? Viņš ir gejs. Bet viņš ir precējies. Jā, Alu Pugačovu, kur ir pat 40 gadiem viņu vecāki. Kas notiek Krievijā? Cilvēki vecās saka, kā to var atļaut? Viņiem pat ir bērni, bet ne viņa zemdē tos bērnus. Gejiem nevar būt bērni. Jā. Viņi tik dimanāk dievjās, ka seiko, tu stūpsies. Kur tu dabūsam info? Jā, bet... Tā nebija, tā Pugačova zemdēja to. Tas bija sieviete. Par ko tu runā? Tu saproti, ka mēs piedaramies? Kā tas saucās? Jā, es saprotu. Dzemdības. Ir, ka tu maksā cilvēkam, viņš... Surrogāta mamma, jā. Viņa uztaisīja 2 bērnus. Māte. Pirmo reizi dzīvē kāds pateica surrogāta mamma. Jā, ok. Mammu surrogāta surikāts. Kur es atrodos? Tas nav surikāts, tas ir surikēns. Viņam ir iemesls, kāpēc viņš nezina vārdus. Man ir vienkārši braindēm. Cik tu galdus Latvijā dzīvoju? Viņš nezina surikāts, viņš zina surikēnus, jo viņš skatās to. Šurikēnu. Ja tu teikt surikēns, es nezinu, kas šurikēns. Jā, bet Galkins... Mēģinam, tad nav... Bet Galkins, es nezinu, kādu mēģinu šuragāt mamma. Bet viņš arī, ka viņam ir pop dziesmas, bet viņš tikai ir komiķis. Bet kāpēc viņš neuztaisīja viņai bērnu, kāpēc izmantoja surikāts? Viņa pa 40 gadiem vecāk par viņu. Jā, padomā. Tur jau fabrika ir aizvērta. Viņam bija 20 un viņai bija 40? Es pārspīlēju, bet tā kā 25 gadi viņam točni tur atšķirība. Un viņi mēģināja, tu prasīji? Viņa zināja, ka viņš ir gejs. Viņa vienkārši tā laulība bija tā kā mums ir fun together. Un tipā daram tā. Un viņai bija 5 vīri un iepriekšējais arī bija gejs. Filips Kirkorovs.
Viņš arī ir gejs. Un viņi tā kā dzīvot ar gejiem. Paga. Filips Kirkorovs. Lai nu kurš. Bet Filips Kirkorovs ir gejs. Jā. Un viņi tā kā... Jā. Un viņi tā kā... Es nezinu. Nē, viņš ir komiķis. Viņš nav dziedātājs, Kirkorovs. Viņš ir arī komiķis. Viņa komiķis? Es jokoju. Nē, Alla Pugačova ir komiķis. Jā. Un vienkārši pateica, ka... Jo neviens nopietni nevarētu tās dziesmas ražot. Dzīvot ar gejiem ir labāk nekā ar heteroseksuāliem vīriešiem. Ar heterodoksāliem vīriešiem. Bet es nezināju, ka viņš brauc uz šeit. Mums saka, no jaunu. Mēs neesam nevienu teikumu, kur ir jēga pateikuši vēl. Es pateicu vienu. Labi, nu. Bet es nezināju, ka viņš brauc. Bet neiet uz viņu, ja jūs gribējat noskatīties, viņš ir ļoti slikts komiķis arī. Viņš sākumā, tad, kad sākās viss šitā Krievijas Ukraiņas figņa, viņš ļoti izmantoja to, ka Krievija ir slikta vai nē, un visi... Nē, viņš ir malacis, ka viņš tā kā... Paga, ko tātad... Ko? Ja Krievs atbalsta kādu, viņš ir slikts, un ja Krievs neatbalsta kādu, viņš arī nav runa par to, ka tas, ka viņš atbalstīja, tāpēc viņš ir slikts. Viņš ir slikts komiķis, viņš teica. Jā. Un es teicu to, ka viņš vienkārši to izmantoja, kā vienkārši, lai dabūtu tā kā, redzēt, es esmu labais, paskatieties uz mani. Kāds zina, varbūt viņš tā jūtās. Es runāju ar viņu. Nu jā, labi. Kirillicā. Man likās smieklīgi, ka tu arī sāc savu paskaidrojumu, tu vienkārši parāds Guzenko, viņš ir slikts komiķis. Bet īstenībā viņa karjeras arka ir ļoti interesanta, jo viņš ļoti ātri kļuva slavens. Viņš bija jau ļoti populārs, kad viņš bija 25 gadi. Viņš bija jau televīzijā, tur lielie halli, kas nav stadions, bet gandrīz. Un viņš tā kā arēnu. Arēna skaitās mazāk par stadionu. Mazāk, jā. Bet viņš 25 gados viņš bija superstārs ar ļoti izlu komēdiju un tā. Kā tā var būt? Tāpēc, ka... Tu domā, ka Amerikā nav tādu piemēru? Tu pats zini tādu piemēru. Kad ir tā kā... Fluffy, piemēram. Bet viņš fan. Es neteiktu, viņš ir fan. Viņš ir funny, bet viņš izpārdod stadionus. Vai publikas... Viņam ir labi biti. Vai tu tā teiktu par rīktīgi smieklīgu komiķi? Jā. Viņam ir labi biti. Tu nekad tā neteiktu. Tu teiktu, viņš ir rīktīgi smieklīgs. Mēs jau vienreiz esam par to runājuši. Aiziet. Bet vairāk mēs par to nerunāsim. Man ir apnicis klausīties par tevi, kuriem cilvēkiem nepienāks uz... Es runāju. Stop. Nē, bet tu teici, ka mēs par to nerunāsim. Ko tu sāki darīt? Runāt par to. Tu un Arēns. Tu nevari pateikt, vienkārši mēs nerunāsim par to. Es pateikšu vēl vienu lietu, un tad mēs vienkārši pārtrauksim šo te sarunu, ok? Bet tā ir, Kalvin, patiesībā katrā valstī ir tādi komiķi, kuri izpārdod dzirdēji, Kalvin ir patiesība. Jā. Jūs redzat, kas... Jā, tu gribi, lai viņš ir tavā pusē, good luck ar to. Jāni, nosauc man vispopulārāko komiķi Anglijā tagad. Jimmy's Kārs. Nē. Tas jocīgā, Aksons. Pat nav McIntyres. Ir vēl vairāk zvaigzne. Un mēs neko par viņu nezinām. Apple Macintosh. Tas ir ļoti boring Jacks. Jā. Tas, kas Kalvin patika, kuram ir... Nē. Tas, jūs nezināsiet, tas arī... Special 3 stundas, kur viņš ir... Special 3 stundas ir ļoti labs komiķis, bet... Arons, nē. Jā. Kas ir? Tu nezināsi. Es pat neatceros, kā viņš sauc. Karoči, kā viņš tu pat nezini, kā viņš sauc. Es neatceros, nahu, ja viņš ir garlaicīgs. Karoči, kā es uzzināju, Rikijs Džervejs, skatījos viņa interviju, viņš teica, ka mēs visi zinām, ka viņš ir numur 1 komiķis tagad, un es tā kā, es pat nezināju tādu. Michael McIntyre, piemēram, man nepatīk, bet es zinu, ka viņš ir, top 1. Un es iegooglēju, un tas ir ļoti garlaicīgs vīrietis, kurš es zinu, ka viņš arēnas, nereāli lielās arēnas, viss ir ēts. Es zinu, ko viņš stāstīja. Viņš stāstīja ar to, ka dziesmā, ka tu ik pa laikam nevar saprast vārdus, un viņam liekas, ka viņš kaut ko citu dzied. Viņš ir liels tāds. Viņš nav parāk resns, bet tāds, jā. Tāda huiņa. Un Maksims Galkins darīja tieši to pašu. Viņš tā kā atdzirdēt to dziesmu, izklausās kā šitā. Bet viņš darīja to 2 gadus. Es zinu to komiķis, nezinu viņu vārdu arī, bet viņš ir tā kā lielākais šobrīd. Tas ir kā Shawshank Redemption labākā filma vēsturē. Tas ir arī tas pats. Vispopulārākais komiķis tagad ir šitais. Galkins, viņš bija topā, tur, un viņš ļoti, viņam turas ļoti daudz naudas pelnīja un tā, bet katru reizi, kad viņš mēģināja taisīt šovu, viņam nesanāca, viņam izgāzās, bija slikti šovi, un viens mans draugs īstenībā bija producents viņa šovam. Wow, ko tas maina? Vienkārši tu esi daudz insidus zini. Es jau tevā, dzirdēju, ka tu būs kaut kāds uzdiesiens. Un, karoči, 2 gadus, no 20. gada, karoči, kad 2 gadi pirms kara, viņš sāka braukāt, viņa publika ir Omes, vai ne? Un viņš sāka... Tu zini kādu no viņiem?
tīri insaidam. Nu jā. Karoči, publika Omas. Un viņš tāds sāka runāt kaut ko sliktu par Putinu un ķipā, par Krieviju. Un viss tā kā, ko? Ķipā, jo viņš vienkārši saka, ka šitā dziesma izklausās, ka šitā dziesma. Un es redzēju video no tā, un tur vienkārši klusums, un tā kā nereāli milzīga zāle. Un viņš saka, jā, bet viņi taču zog mūsu naudu. Un cilvēki tā. Ko? Un vienā brīdī kaut kāda Oma pirmā rindā tā kā, mēs jūs ļoti mīlam, jūs varat lūdzu tā kā joku stāstīt, un viņš tā kā aiziet, un viņš sāka arī to huņu atkal stāstīt. Un pēc tam ņēma intervijas cilvēkiem, ko es domāju, kad viņi gāja ārā, un viņi tā kā, viņam nevajadzēja to teikt. Un arī tas nav tāpēc, ka viņi nedomā, ka viņam ir patiesība, vienkārši cilvēkiem ir bail. Un tāpēc viņš, nezina, kas, viņš nezināja, protams, ka būs karš, neviens nezināja, bet vēl 2 gadus pirms kara viņš tā kā man, respektu dabūja, jo viņu komedija sabiedrība Krievijā nepieņema viņu vispār. Komiķu respektu. Jāni, Aleksandrs šobrīd dalās. Jā. Piedod. Un viņš arī stresoja. Tu zini, kur viņš dzīvo? Viņam ir pils. Kāpēc prasa? Pils. Viņš dzīvo pilī. Viņš nopirka pili sev. Viņš dzīvo nahuj pilī. Un viņš brīnās, kāpēc... Ūdens pilī? Nē. Un viņš brīnās, kāpēc community viņu nepieņem. Un tā viņš dabūja respektu. Un kad bija karš... Tā, ka dzīvoja pilī? Nē, tā viņš nedabūja. Ka viņš Putinu nodirsa. Jā. Un tad dzīvoja pilī. Un tad viņš brauc uz savu pili. Geja bruņinieks. Tagad viņam atņems to pili vai atņem jau? Viņš ir geja. Kur viņš tagad dzīvo? Protams, ne Krievijā. Izraēlē. Jā. Kā tev tas liek justies, ka viņš dzīvo? Jā. Kā tev tas liek justies? Bēdīgi, kad cilvēkam jādod savas pils tikai tāpēc, ka viņš pateica, ka karš... Tu būtu bēdīgs, ja tev būtu savu pils jādod. Man būtu bēdīgs, ja man atņemtu pili. Tas, ko es prasīju. Jā, es nedzirdēju. Labi, Jāni. Tā, tagad mēs esam izgājuši. Karoči, jā. Es nezināju, Galkins, un tikko pagāja 38 minūtes, kad tu pastāstīji, ka tu zinot, ka tev ir draugs, kurš strādāja. Kas tev tas pa pasākumu? Neteikšu. Es jau apsolīju vienu lietu pastāstīt Patreonā, un šitos arī domājam. Šis ir iemesls. Atceries, Ralfs Tēlans ierakstīja internetā, ka es nemeklēju attiecības, es negribu būt attiecībās. Atceries? Viņš bija ierakstījis to, ka viņš ir tā kā... Tas nav tas, ko viņš vienkārši tev atbildēja. Nē. Aicinājumu uz randiņu. Nē, bet Delfos, atceries, bija raksts. Es neatceros. Bija raksts, kur Ralfs Tēlans baigi paskaidroja, ka es varu noklīt meiteni, man nevajag meiteni. Tas cilvēks man tieši, ka es pa Galkinu runāju. Viņš tā kā Delfos par Ralfu rakstu. Klausies, kas man pirmkārt likās smieklīgi. Tur būs points, ja tu pasēdies biksēs un pagaidīsi. Viņš to ierakstīja, kas man pirmkārt likās smieklīgi. Neviens to neprasīja, Ralf. Jā. Bet tagad bišķi make sense. Jo ar Guzenko runāt ir kā runāt ar sievieti. Tā kā viņš saka, man ir pasākums, man tāds, kad viņš būs. Un tad ir man mazs jautājums pa vidu. Un viņš sāk atbildēt, tantrums stāstā aiziet. Vienkārši māļ, ja kas, ko viņš, es jau sen nezinu vispār, kas notiek. Un tad es sāku, davai, kas notiek? Un viņš teica, nē, es negribu īstenībā stāstīt. Parunām par Maksimu Galkinu. Jā. Es vienkārši Un tad viņš sāk runāt par Patreon, kas ir tipiski nopērts man ziedus, ja es esmu apvainojusies. Nē, vispār taisnība, jā, vienkārši tas ir ļoti dīvains pasākums. Tas ir tas seksa open mics, uz ko Džošs iet? Nē, nav. Kur visi pliki, ja? Nav šis, nē. Bet tas ir, kas notiek Latvijā, ir open mics angļu valodā, kur visi publikā, visi ir pliki, un laikam komiķi var apenēs būt. Komiķi var būt apenēs. Jā. Bet, un es nevienu neesmu bijis. Bet vairs viņi nebūs. Arī. Ko? Ja viss tas slēgts, tas dungeon viss. Sex dungeon, jā. Tāpēc, bet... Nē, es gribētu aiziet sex dungeon. Bet uz kādā lomā skatoties? Uz krūtu. Kāds dungeons... Es gribu piedalīties, labi, tev piesien pie sienas. Tāpēc es prasu, kas man tur būs jādara. Tā jau, protams, es gribētu redzēt kādreiz dzīvē seksu dungeonu. Vienkārši iet gara. Precīzi, jā. Vienkārši pieskaries. Ķiķināt vienkārši par seksu rotilietām. Jā, es nevarētu, es nezinu. Ir mēs jau teicu ar telpu un visur kniebjās, es vienkārši domāju, kā es reaģētu. Man liekas, es skaidrā es nevarētu nemaz iet. Es skatītos uz apaviem
Vai arī droši vien būtu plīkam jāiet iekšā. Es skatītos uz nagiem neapgrieztajiem. Tas, ko es gribu, tu izbaudītu to smaku, kas tur ir no fucking 30 cilvēkiem, kur pīšās. Jā, es zinu, kā es gribētu labprāt paskatīties, vienkārši sēdēt krēslā, graust kaut ko un skatīties, kā jūs pīšās. Bet piedalīties gan es negribētu orģijā, man liekas. Jo tad es sāku skatīties pa malām, kā, kuram lielāks, kurš kā, skatītos visi, kas izbauda. Tā, ka tu tā kā, ir krūti un pēkšņi čalis tev izdara tā tē. Tā. Jā, viss beidzās. Bet man liekas, šeit tas Sex Dungeons. Vai šī lupatiņa uzspējas kloroformu? Es nebiju bijis, bet man liekas, to, ko es esmu dzirdējis, un tā ļoti tizli. Tur nav tā, ka visiem seks. Nē, un tur arī 16 vīrieši. Tas tur, kur tu biji paaicināts. Jā. Tur visi UNO spēlē. Jā. Tur 16 vīrieši un pusotra sieviete, un visi skatās to sievieti. Kas ir pusotra sieviete? Ko tu domā? Jā, atkal transfobija jāklausās. Jā, vai midgetfobija? Es gribēju teikt little person phobia. Doma ir, ka gandrīz nav sievietes un 16 vīrieši, kuri skatās uz viņu. Mums nav tas attīstīts, diemžēl, neesam Berlīna. Uz Berlīna aiziet ir krūti uz tādu. Tu esi bijis? Nē, bet uz krūti aiziet, vai ne? Nē, tur varētu būt crazy. Jo man arī, es gribētu to Berlīnas, to smago klubu aiziet. KitKat. Kur visi dirši mutē viens otram. Es nezinu, viens no viņiem. Tas ir kur... Tas pagā. Jā. Ko tu tikko teici? Dirši mutē viens otram. Kur kāda ir adrese? Jā. Nevis KitKat, bet Toy. Jā, smieklīgi. Nu jā, bet man viens draugs bija tajā, un viņš saka, jā. Kas ir? Garšīgi. Jā. Tur nevar filmēt. 5 zvaigznes. Ieliek story, mūs kakās. Labs pasākums. Nā, kā ir? Pīzēs čaļi. Tur nevar filmēt, nevar story likt, tur nevar filmēt. Atņem telefonu. Es varu vismaz audio ierakstīt, kā kakas trāpa tieši man acitās pret zobiem. Mēs ļoti atvainojamies. Bet tā nav tā es nezinu. Es neesmu drošs. Man liekas, tā ir tā pati ilūzija, kad iet uz nūdis pludmalēm. Beidzas ar kakām. Kāda ilūzija, ka... Es biju kaut kad gājis uz nūdis pludmalu un tev liekas galvā. Tas super, jā. Pusī un būs amazing. Un nē, ir briesmīgi. Jā, tur ir tie... Tur burtiski iet ģimenes un viss. Un veci cilvēki. Jā. Veci vīrieši. Tie fucking skatu torņi, surikāti, kā es viņu saucu, kur stāv šitā, tev vienkārši tā kā pēta pludmali. Jā. Krāns ārā. Un man liekas, viņi pat nav perverti. Viņi vienkārši, es gribu būt pliks pie jūras, tik mentāli vienkārši. Bet viņi saka, ka tas, ko viņi izskatās, ka viņi stāv un ķipa vienkārši skatās uz plikajām sievietēm. Bet nē, tas, ko teica, man viena kaut kāda beiba teica, kura iet uz nudistu, kura ir parunājusi vai tiem čaļiem, kurš nav svarīgi, kā viņi uzzināja, bet viņi ķipā sargā, viņi skatās, vai kādi citi nav perversi. Bet man bija fane ļoti, iet uz pludistu, uz nudistu pludmali. Viņi arī gribēja kopā ar mani, es tā kā, jā, davai, bet viens nesanāca kaut kā. Viņi arī dzīvoja blakus vienu un tai pludmalē, un viņi teica, ka tieši tur ir izvirtuļi džeki, kuri, ķipā, viņa sēž un apkārt neviena nav, un vienkārši viņš iet pie viņas, pienāc, un tā kā man redzēt, viņa tā kā, ka viņš skatās uz maniem pupiem, viņš tā kā, viņa tā kā, ko es gribētu, viņš tā kā, cik pulkstens, viņa tā kā, tu nezini, cik pulkstens, tā kā, viņa pasaka viņam, cik pulkstens, viņš tā kā, aha, un stāv tālāk. Bet viņš pliks, kāpēc viņam būtu telefons līdzi? Kāpēc viņa telefons līdzi, viņa arī plika? Mans jautājums ir, viņa tur guļ plika, un viņš skatījās uz pupiem? Jā. Un viņi saka, ka vairāki cilvēki tādi iet, un viņi saka, ka viņi ir miskas. Tas var redzēt tādu vīriešu, kur nevar dabūt, zin, tā kā pliko sievieti. Sīvēni. Jā, un viņi saka, vienkārši pretīgi. Un viņi tēlo, ka viņi kaut ko grib uzprasīt. Es domāju, ka man būs tā kā lifetime boners. Un viņš bija burtiski pārvērties par rozīnu, sarāvies bailēs. Protams, jā. Es nezināju, ka viņš var ieņemt tik mazu formu. Es vienreiz aizgāju uz nudistu. Zini, tā kā, viņš tā kā vidē ir, bet viņš zina tas, ko tu būtu. Viņš ierulējās atpakaļ. Jā, viņš bija pilnīgi svilpītē ierulējās. Tur bija viss dana. Var pateikt, ka tu sieviete, ka izskaties, ka sieviete, ja, tur. Jā, tu saki, ka tu esi transpersona, ka tu ietekots krāns. Bet dabiski, jo, es vienreiz biju aizgājis uz nudistu pludmali, un tā kā tu esi pliks, es riktīgi visu ieziedos ar to pretapdegumu krēmu, un tad es gulēju uz vēdera, sauļojos, un vienā brīdī es sapratu, ka ir viena ķermeņa daļa, ko es nebiju apsmērējis, un tas bija manas olas, jo tu kā guli, un vienā brīdī sapratu, bļēj, ka deg. Un, jā, jo es ar dīrsu pret sauli. Tev ir tās veco cilvēku olas?
Tev viņas, bļet, somā stāv. Tad, kad tu guli uz vēdera... Vienkārši es vizuāli iedomājos, kad kur tev tā kā aiziet kājas. Es ļoti ceru, ka tu ļoti iedomājies šobrīd. Ir olas, bet tev olas Tu dzirdēji, viņš iedomājas mani kailu šobrīd. Tāpēc man kājas krustā. Un tas ir nofilmēts šobrīd. Un es iedomājos burtiski tā kā mais, kurā tu neesi 2 pērsiks. Man patīk manas olas, ja godīgi. Davai. Nē, viņas... Tas nav par to, man vairāk patīk manas olas nekā mans krāns, ja godīgi. Tiešām man otrādi. Olas briesmīgi. Tev patīk mans krāns vairāk? Jā. Kalvi, tev krāns daudz smukāk, come on. Jāni, olas vai krāns? Krāns ir smukāks, vai ne? Klau pārsvarā čaļiem runā pūpi vai pakaļ. Es negribu runāt kalvi, olas vai kalvi krāns. Tiksim galā ar šo tēmu, un tad iesim pie citas tēmas. Jāni, balls or penis. Vecais jautājums. Jā, tas. Es nezinu. Man liekas, neeksistē simpātisks solis. Es esmu tik daudz bijis pirtī. Man ļoti patīk olas. Jā, viss, davai. Nē, tu nav tā, ka tu paskaties uz kādu sēklnieku pornogrāfiju un tev liekas, man viņš tieši derētu pēc izmēra mutē. Nav tev tā bijis? Būt šajā podkastā. Pagad, tev tā nav bijis? Kas tu gejs esi? Es nezinu. Mums parasti geju jocien liekas, šis man nepatīk. Es nezinu, kāpēc. Nu, bet tā, ka tu skaties, ka viņus tur tā kā švunkalējas, jā? Domā no viss, kas notiek ekrānā. Man ir bijis, ka es skatos un pēkšņi ir tas angles, kur olas ir nāc. Man tāds, ko tu dari? Kam ir šis leņķis? Tur pat nav neviena. Nē, zini, kā parasti tur kaut kāds saka, es tur tīnu uz priekšu, kad rāda čaļu pliko dirsu. Es daru pretēji. Es tīnu cauri, kur to īvu pretīgo sievieti var redzēt. Un tur, kur ir tas vīriešu skaistais, seksīgais augums. Tad viss aizgāja off the rails. No. Un viņa pīnes. Bet interesanti, bet tā sajūta, tu nonesmērēji olas, un tas nozīmē, tev bija degošās olas. Man bija... Es domāju, būs kaut kāds omlets joks, bet nu labi. Nē, ir apdzīvota vietā, kurā es jūtos, ka tajā brīdī es esmu degole. Sajūta kā savā izrādē, ne? Precīzi, jā. Un, ja es būtu nosmērējis, tad man būtu spīdola. Nice. Šitais nice. Bet Kalvi, vai, ja mēs nerunājam par šito, bet turpinam par pludmali, tev patīk tas koncepts būt plikam? Jo man, ļoti. Man besī, kad pieskarās apģērbs manai ādai. Man vispār nepatīk pludmali. Man ir riebies smiltis. Es nevaru izturēt. Es tagad biju nedēļu atvaļinājumā pie viesu namā pie jūras. Un katru dienu man bija jāiet. Es pat nevis gāju, bet man bija jāiet pie jūras. Pirmajā dienā es apdedzinājos kārtīgi. Un visas pārējās dienas vienkārši, ko es darīju, es vienkārši piededzināju visu klāt, lai aproju. Tā kā tu krāsnī uzgriez beigās grādus, lai aproju cepeti. Tad man bija sajūta visas atlikušās 4 dienas. Un nebija patīkami. Man nepatīk, man riebes smiltis, man riebes tas pretapdeguma krēms, kurš ir tāds eļļains, un tad viņš viss salīpa smiltīm. Tad, bet peldēties, tas ir labākā daļa, ne? Tā peldēšanās ir tik maza daļa tajā visā, ka tu vienkārši sēdi stundām. Bija pazudis savā galvā. Tev nepatīk būt pie jūras? Baigi nē. Jā, mēs toreiz par to runājām, ka mēs kopā bijām. Vink. Plūdis un udmalē mēs bijām. Nē, ka tu aizlaidi. Ir dažādi varianti. Citreiz tu aizlaidi čomiem, jūs dzerat tāliņu, uzspēlējat bumbu. Uzspēlējat bumbu, jā, tā kā... Uzspēlēt bumbu. Jā, pataustat viens otram olas. Ir cool. Bet iet ar sievieti ir mokoši, jo viņas neiet uz stundu. Jā. Viņas tā kā laižam uz jūru un tev tāds, es būšu atpakaļ mājās 2. Un viņas tā, mēs būsim 2 darba dienas tur apmēram. Jā, un ko mēs darīsim? Gulēsim. Viņas var tā visu dienu. Jā. Viņi ņem grāmatu līdzi. Man tas, kas man jālas te būs tagad. Un lasa, raksta kaut ko savā kladē. Es šodien jūtos, neviens neprasīja. Es biju paņēmis kladi pēdējo reizi līdzi. Es viņu atveru vaļā un vienkārši tā kā sejā man deg tas viss. Tu neko neredzi. Jā, un viņas negrib iet ūdenī arī. Viņas aiziet, nē. Vienīgais, kā es tā kā pamatoju savu kaut ko, man bija jāiet un es lasu spožu, lai es varu sēdēt TikTokā. Jā, tu nevari pasēdēt telefonā, tev kladi dedzina acis. Tev ir jābūt ar sevi, kas ir sliktākā kompānija.
Jo tu ar viņu nevar runāt. Es lēsu. Es piekrītu, ar tevi ir sliktākā kompānija. Jā. Bet tas, ko es darīju pludmalē, lai kavētu savu laiku un tā kā panestu to visu, es balansēju akmeņus. Jā, es redzēju. Jā. Nice. Tas tā ir vienīgā lieta, ko es varētu stundām darīt pludmalē un pat nepamanīt, ka esmu tur. Bet citādāk, ja to man atņem, vai ja nav vienkārši akmeņu pludmalē, tad esmu fakti. Taisīt pili no smilts, vismaz, lai tev arī būtu pils kā Galkinam. Es gribēju ielikt, es nesen uztaisīju, mēs sīko bijām pie ezera, un es uztaisīju tad, ka bija 4 torņi, un tur savienojās. Un tad tu apsēdies uz viena? Un tad es uztaisīju tā kā grāva apkārt visam, un tad bija, es filmēju, un tad pacēlu pēdējos, un tā kā Game of Thrones aplūst ūdens, un es piestēju Tas bija awesome. Bet es piekrītu jums, ka būt pludmalē ir vienkārši nav interesanti, vienkārši, bet... Ja es būtu pludmalē, es vai nu... Tev mēģinātu kāds nošaut ar harpūnu. Es kaut kad gribēju tev piedāvāt braukt uz jūru, bet tu man tāds, tu nebrauks. Un es nezināju, kāpēc, bet man bija iekšēji tāda sajūta. Šis bija... Bet man iekšēji bija tāda, tu nebrauc ne uz jūru. Nu, man, karoči, arī nepatīk būt pludmalē, bet ja es brauktu, tas ir tikai, lai peldēties, jo man ļoti patīk peldēties, un jūrā ir cita sajūta, peldēt vienkārši. Tu māki? Nu, bļaķi. Mēs, viņu turē mēs kopā baseinā peldējām, zinu, viņš tā kā tu māki. Jā, tu taču gāji peldēt, lai es... Jā. Viņš māki. Un otrā lieta, tagad pludmalēs, es ļoti reti tur esmu, bet tagad tur taisa kafejnīcas, kur var apsēsties un paņemt kokteilus kvalitatīvus un vienkārši piedzerties, un tu redz to jūru, to es saprotu, vai ne? Negulēt. Dzērumā, saulē vēl sliktāk ir. Šito informācijas uzņēmu, liekas, pirms 5 gadiem. Es joprojām nevaru joku izdomāt par to. Bet, kad es sāku dzīvot Rīgā un iepazinu, tā kā Rīgas draugi parādījās, daži nemāk peldēt. Jā. Un es esmu fascinēts. Man tas ir nesaprotami. Tā kā tur ir alerģija no gaļas. Man tāds, kā tu dzīvo? Man vienmēr galvā ir tā bilde, zini, ka tas te pa māju ir tā spēle lava, kur tā kā var kāpt tikai spilveniem, ja tu pieskārsies, tu nomirsti. Viņiem ir tā ūdeni. Ja mēs ejam pa krastmalu un tev tāds, te ir ūdens, te ir, nezinu, brūģis, ja viņi iekrīt, viņi nomirst. Jā. Vairāk cilvēki, jā. Jā, bet viņiem jau jātiek, tik dziļā līmenī, lai viņi varētu noslīgt. Jā, bet krastmala ir uzreiz dziļš. Krastmala, es sapratu, jā. Nevis tā kā krastmala, bet vispār man vienkārši man tas liekas tik skumīgi. Man ir pat draugs, kurš tikai neprot peldēt, viņam ir fiziski bail no ūdeni apkārt viņam. Un mēs bijām, vienā ceļojumā ar viņu, un bija baseins. Un es viņam ejam uz baseinu. Es zinu, ka viņam tā bija. Viņš tā kā nē, un es viņu pa solim baseinā, un viņš tā kā stāvēja un apkārt ūdens. Viņš tā kā tik ļoti. Saku, tu stāv uz kājām, tev līdz šejienai, līdz tā kā krūtsgaliem ir ūdens. Krūtsvietriem. Jā. Un saku, tev nav patīkami, viņš tā kā katra sekunde ir elle. Man apkārt ir ūdens, pīzdziets. Tā ir cilvēkiem. Tā kā. Nē, labi. Es saku, tu vannā esi bijis, viņš tā kā nekad dzīvē vannā neesi. Tu teātrī. Visi iedomīgi. Kad tu stāv teātrī līdz krūtsgaliem. Jā, un draudzene aiz rokas pa vienam solītim, bet iekšā tu tā kā. Nē, katra sekundi. Man bija izbeidz. Man laikam visvairāk, man nepatīk, cik cilvēki ir iedomīgi tur. Ejam uz baletu 5 stundas, šilkunčiks aiziet. Zini, es nezinu, kāpēc baletā vismaz ir skills. Jā. Jo tu tā kā... Teātrī nav skills. I'll sit this one out. Es ļaušu Jāni. Nē, turpini. Baletā vismaz ir skills. Nē, balets nav tā kā, kā lai es tev izstāstu. Man nepatīk, ka teātrī, ko es laiku minēju, ka viņi tā kā, un šodien man tā, neviens tā nerunā. Es stilu pieturos pie tā. Tāpēc, ka viņiem ir jāprojicē aizmugurē rindai. Viņiem ir visam jābūt ir pārspīlētam gan izteiksmēm, gan roku kustībām fiziski, gan arī balsī. Tikai aizmugurējām rindām? Jā. What? Un jāatnāk ja viņš priekšā aizies un tā kā, es tevi mīlu, Ofēlija. Un aizmugurē neviens tā kā, kas tu var pateikt, tā kā tu to saki. Viņiem tā kā miķi tagad arī. Ja miķi ir jā. Miķi okei, bet tev tāpat jābūt nedaudz teatrālam. Un, protams, ir izrādes, kuras ir pirmkārt mazākās auditorijās un ar niansētākām, tā kā aktierspēle niansētāku. Tāpēc man arī besīja vienmēr... Balets, tā ir cita lieta. Jā, tā ir cita lieta. Dievs, tu zini, ko es domāju to. Baizvei, tagad Kugrans piedalās tavā pilsētā kaut kādā izrādē, vai ne? Tagad tā iet tagad, man liekas, vai ne? Viņš tagad trenējās. Jā, kad būs pirmizrāde? Nezinu. Kad būs turpinājums? Iesim.
Turpināt. Viņš teica, noteikti tagad? Jā. Okay, Nē, nu jā. Bet, Janka, tu iesi? Tāds fiasko šis podcasts. Nē, nu mēs tā kā tādi ikdieņu sēžam un vienkārši runājam. Nesam baigi eksperti. Bet, Jāni, tu iesi ap savā pilsētā apskatīties kolēģi? Jā. Teātri. Es aizmirsu datumus, viņam uzrakstīju, kad būs, bet es noteikti aizmirsu. Es arī aizmirsu datumu, nevar uzrakstīt, kad būs. Jā, es arī aizmirsu datumu. Nav, tev neinteresē, ko citi dara, tev tikai ko tu dari. Bet komiķim teātrī tas ir interesanti. Es domāju, viņam ies labi, jo, ja viņš darīs to, ko viņš dara, vai ne? Jā. Jo mēs neesam... Jā, viss ir atkarīgs no lomas un kāds tiešām, jā. Jo... Es redzēju, Kris Roks arī spēlēja teātrī, viņam bija izrādes saucās Motherfucker with the Hat. Neredzēt? Nē. Un bija laba, un viņš spēlēja... Kā latviski tas ir? Motherfucker with the Hat, nu kā tas ir? Tas ir Dolbojops ar cepuri. Ko? Kas ir mother? Motherfucker, mamma. Jā, iesim pa solītim, gluži kā baseinā ar to mammu pisēs ar cepuri. Nu, lūk, jā. Nevarēja tā vienkārši pateikt, jā. Bet, un tā ir drāma. Nosaukums ir tāds, ka, tas ir jautrs un komēdija, tā par drāma, par narkotikām un viss tas. Un viņš spēlē tieši to, ko viņš, tā kā, un es tā kā, jā, protams, tā kā. Bet viņam laikam, viņš jau kaut kur to publiski teicis, man liekas. Ka viņam ir tas tēls, ka viņš ir alkans kaut kādā veidā. Jā, viņam ir viens. Viņa skatuves tēls? Jā. Kaut kas saistībā ar Rudolfs? Nē. Tajā izrādē, Rudolfs? Jā. Ok. Un tu jau viņš, bļaļ, metodā. Jā, dominēs. Jā, bet būtu interesanti redzēt, vienkārši negribās uz Valmieru braukt. Redzēt to. Kāpēc, lai kāds gribētu uz Valmieru braukt? Jā. Jā, jo cilvēki rītīgi grib uz Ape braukt. Uz Api? Rītīgi viņi grib braukt. Wow, kas te notiek? Tur ir garākais Bruģis rajonā. Tas neskaitās. Un lielākais dižvītols Eiropā. Mēs radījām ātrāko Apple telefonu. Tu nevari teikt apis garākais, apis ceļš. Vēl tur ir... Mums tur citu apis Jozoliņa apis vidusskola, kurā es mācījos kādreiz kara laikā. Cik jūs bijāt skolēni? 7. Tad, kad kara laikā... Es taču nezinu, tad, kad bija vairāk, kad es mācījos, tu bija kaut kādi, es nezinu, 400, man liekas, 500. Nebija beigti. Bet tas ļoti ātri izplēnēja. Ape vienkārši izmirst. Tur brauciet atpakaļ uz apeniešu. Jā. Es nē, bet jūs. Make Ape great again. Make Ape, yes. Un tā skola, viņa kādreiz, tagad viņa ir tāda smilšu, gaiša dzeltenā krāsā, bet kādreiz viņa kara laikā bija tika nokrāsota melna ar eļļu. Jo, lai bumvedēji, jo tur bija hospitāls, lai bumvedēji, tad, kad brauc, viņi neredz. Un tur, kur mums ir ēdamzāle, kur mēs ēdām, tur bija morgs kādreiz kara laikā. Un nice. Tad tur ķipā runā, ka tur spokojas. Tur ir tā sarkanā kāja, kuru tur ķipā citreiz varot redzēt. Un ēdamzālē durvis virinoties, ķipā tā, kā tos mirušos vēl iekšā ārā vadā. Bļet, tu ēd savus bulciņus ar kokos riekstu un tur spoki skatās. Jā. Bet sarkanā kāja... Es ēdu bulkas no līķa, tā kā no biznesmeņa, no āziešu sievietes suši. Jā. Bet sarkanā kāja tas nozīmē, ka jums arī bija tas folklors, kā mums sarkanā roka, sarkanā kāja. Jā, kas ir tie komunisti, kur viņu visas ķermeņa daļas izmētātas pa visu pasauli? Jā. Nu, tas ir, tu biji kaut kas līdzīgs, jā, bērnībā. Stāsti. Spoku stāsti. Mani pašam labie, bet viņi gāri. Tev ir pašam? Ne, bet kur? Leģendāri nav, bet man bija viens no maniem favorītiem, kas ir es sīks gāju pie čoma spēlēt kompi. Un pie viņa jāiet tieši caur kāpiem, ir pat tuvākais ceļš. Pēc skolas arī bija kāpi. Mēs ejam cauri, un es pamanu ziemu tālumā, ka stāv meitene, tāda melni mati, tāda balta, tā kā nakts kleiti, ja tā to var saukt. Un viņi tā kā skatās uz mani. Un man tā ir kaut kāda pazīstamā vai vēl kaut kas nulles spoki idejas. Un es tā kā eju, un es aizēju līdz tai kapa vietai, un tur nav neviena. Man tāds... Un es burtiski man atkal apčakarēju, tā kā, tā kā kaut kas, nezinu, čakarē man, un es pastos uz kapa, un tur arī ir tā kā 12 gados mīrus jauna meitene. Cik ļoti tu esi, cik ļoti pārliecināts tu esi, ka tu redzēji to, ko tu redzēji sākumā? 100%. Cilvēks reāli. 100%. Tu nevarēji būt koki. Ar maniem tik daudz, es tev stāstīju tos viss ērmīgos. Jā. You see dead people? Nē.
Bet es gribētu. Only in the audience. Jā. Jūs gājāt spoks medīt, ka jūs bijāt sīki. Mēs vienreiz ielauzāmies vienā tā kā... Ghostbusters? Uzmanīgi mums copyright uzliks. Jā. No tās perfektā tūna. Bet mēs bijām kaut kādā vietā, kur laikam teica spoki, ja tur kaut kāds skaņas nāk, mēs uzējām augšā un tur vienkārši narkomāns skrēja mums pakaļ, jo viņi tur gāņu audzēja un kuri. Nice. Bet neviens spoku medīšanas video, cik es esmu tik daudz netā redzējis, viņi visi ir 40 minūtes, un tad ir 1 sekunda, kur nepat ir kaut kāds tā kā dūrs nočīgs, kaut kāds... Un visiem tāds pizdēks. Un tad ir nakts redzamībā, čalis tā kā ļoti tūplānā. Dzirdēji? Un tad beigās, mēs bijām šajā pamestajā hotelī un tur kaut kas bija, šis ļoti mistērijas. Tur ir tā kā kalva vecais materiāls, vienkārši 40 minūtes setup un pat nav punchline beigās. Bet kāpēc? Bet tu noskaties vienu tādu, otru, un kāpēc tu 3., 4. skatījies? Ne? Tāpēc, ka pat kā cilvēki pirk biļetes uz kalvi dēļ cerības. Ka būs. Saprot, ka man vēl kādreiz ir jāuzstājas. Kā lai es pēc šāda kaut kā tāda pateiktu, tad kādreiz, bet... pārdodu biļetes? Bet nav, tev tagad ir vidē 15 minūtes setups, viss ir ok. Es esmu saīsinājis tagad setupus, kur ir, es nesaprotu. Es neteicu neko negatīvu. Es neteicu neko negatīvu. Labi? Jāni Kreičmani. Labi. Ok, labi. Tur ir es neesmu redzējis. Vai vādu kasti? Tu vēl resnats esi? Nē. Viņš ierauga kasti. Tur ir kūka iekšā. Tā ir tā oranžā, zinu, Liepkalna, bet tā nav Liepkalna. Nē, tur bija pult, ne pults, bet lampa iekšā. Ok, Jā. Bet tu redzējis spokus? Es? Jā, spoku stāsti kaut kā tev ir savējā. Mums ticamāk nē, bet mums bērnībā ļoti daudz bija tā folklora par to, kā ir sienas... Kas? Nē, nekas. Sienas sarkanā straips, un no tā sarkanā traipa ir sarkanā roka. Un es atceros, ka mēs zinu, tā kā tur staigājām līdz vēlam vakaram vasarās bērni, zinu, pagalmā, un pēc tam tu aizēji mājās, un tu apgulies, un tu izslēdz gaismu, un es skatos uz sienu, un es tieši redzu to. Un tas sarkanais straips, viņš sāka tuvēties man, un es tā kā, bļā, es pacelos, ieslēdzu gaismu, un nav nekā, es tā kā, bļā. Nekā nav, pēc tam nomirinos, zinu, tā kā izslēdzu, un tā kā, un tā. Mani bijis tā te, kas... Un tā tev bija biksēs dzeltenais straips. Jā. Kurš palika lielāks. Par miega paralīzi klausīties. Jā. Jo, man bija miega paralīze, un, karoči, ir tas kā viņš saucās kaut kāds, vēlnēns, viņam bija vārds kaut kāds. Lietuvēns. Un interesanti, ka viņš, skaitās, ka viņš biedē čaļus, tas viss, ko viņš dara naktī, viņš tā kā biedē čaļus, bet ja viņš, tā kā meitenes viņš izvaro, tā ir tā mitoloģija. Un, ka, ja meitenei ir tā miega paralīze, tad visticamāk viņa paliks stāvoklī. Un es to izstāstīju vienai meitenei, un viņa tā kā manai māsai precīzi tā bija. Un viņa sāk stāstīt, ko viņa vēl ir tārdede darījusi ar savu māsu. Viņas mēģināja saukt to cukuru rūķīt, ka tu uz stīkla uzzīmē trepes, uz mazu spoguļu uzzīmē trepes, un tad tu tur sauc kaut kāds cukuru rūķīt parādies vai vienalga kas. Un var redzēt, ja cukurā ir pēdas, un viņām tāds, what the fuck, un viņas tā kā rēc, ka nekas nebija, un teica, ka griestos tā kā uz griestiem, uz skāpja augšā, viņas pastās, un tā kā pūcveidīgi tās rūķis blends uz viņām, paņēma vāgu, viss beidzās. Un viņas to izstāstīja, ja es būtu redzējis dzīvē cukurūķi, es nekad negulētu vairs. Jā. Un vēl viens stāstīja pa pīķa dāmu. Es vienreiz tā kā davai saucam pīķa dāmu, un viena meitene burtis viņa tā kā atā. Un aizgāja projām, jo izrādās viņas mamma bija saukusi. Un mammu nožņaudza gandrīz. Tā kā viņai te ir rēta. No tā, ka viņa ķēdīt žņaudza, viņas nevarēja tur ne gaismu ieslēgt, neko izdarīt. Un kad tā meitene sauc, viņa arī tika kaut kādā telpā. Nu tā kā neko nevarēja izdarīt. Kaut kas tur arī bija, un viņa atteicās. Mēs esam saukuši vairākas reizes. Piču dāmu mēs arī vairākas reizes bērnībā esam saukuši. Bet redzēt, es gribētu satikt piča dāmu. Jā.
Jā. Hei, piķis tāmas. Bet redzēt, Dievdi parkā bija epizode, kur viņi arī sauc, arī tā kā folkloras mitoloģija, arī tāpat kā mums. Viņi arī caur spoguli, bet viņi sauc ne to dāmu un ne cukurrūktīsi, bet Biggie Smalls. Un viņi dabūja viņu no Elles. Viņš tā kā tā, motherfucker! Neredzēja? Tikko, tas būtu grūti. Jā, tas ir ļoti smieklīgi. Es vienīgais esmu sporta nometnē, mēs mēģinājām izsaukt Ako. Kas ir Ako? Es nezinu, kurš viens no gadiem. Bet, ķipā, tev jāuzzīmē... Es pūdeli spēlēju, tikai čaļi. No. Tā kā tas Ouija board, tas... Jā. Un bija jāuzzīmē uz lapas jāuzrakst, laikam, visi burti, cipari, un tad jā un nē. Un, emoji arī mūsdienās jāzīmē. Emoji, tur bija krāniņi jāzīmē. Un tad tu paņem šķīvi un apgāz otrādi un uz vienas malas uzzīmē bultiņu. Un tad tur viss saliek, tur pirkstus virsū, un tad tur, ķipā, Ako, ja tu esi šeit, atbildi jā. Un tad, ķipā, viņam vajadzēja tur aiziet uz to, jā, bet nesanāca arī. Jā. Rakstiet, lūdzu, jūs komentāros, vai jums bija pieredze ar spokiem. Ar garu izsaukšanu. Īstenībā es gribētu, kad ir tā kā, kad cilvēki iesūta, kuri saukuši pīdāma labiem rezultātiem, apvienot step by step, un mēs varētu vienā epizodē šeit izsaukt pīdāma. Ar labajiem tas ir... Pēdējā epizodē. Jā. Bet jā, tiešām padalīties saviem spoku stāstiem vai garu izsaukšanas stāstiem, bet ar saviem. Nevis, man vecmama teica, ka viņas trešās... esot bijis. Mums ģimenē ir bijis dziednieks. Legit, tā kā visi stāstīja, ka viņš tā arī bija. Viņš aiziet pie zirga, visiem jāiet prom, viņš atnāk atpakaļ zirgs. Vai lāsts ir tas, ka ģimenē dzimst nesmieklīgi komiķi? Arī. Nē, bet kas man likās jautri ir... Tu man no domas viss ir ārā. Tev bija lāsts ģimenē, dzīvnieks. Kaut kas, un es aizmirstu to storiju, kāpēc, bet kaut kas pateica tēta mammai sanāk, ka viņai būs lāsts 17 gadus. Un tajā dienā viņa nokrita no zirga un sākās veselības problēmas. Un pagāja, ja nemaldos, 17 gadi un burtiski pilnībā veseli. Viņai bija tā kā tās, un tad, un tas liekas jautri. Ja es mācētu likt lāstus, un es redzu, ka tā kā bija Liepājas izrāde, man tā kā spilgtākā, man liekas, komēdijas atmiņa, kur visa zāle rēc, tā kā lielie smiekli, un pāris trešā rinda, principā pa vidu pieceļās, uztais to te un aizpis prom, un man tāds fiks tur šurukin, un viss. Un kas viss viņi caurēja 17 gadus. Un nevis tāda, no kuras tev ir nomirst, bet vienkārši tev ir tikai caurēja. Viņiem būtu tā kā tas te krāns, kas tā kā pila visu laiku. Jā. Es ceru, ka Aleksandrs nekad neiemācīsies uzlikt lāstu, jo tad visi tie komentētāji, kas viņam dirš virsū viņa tiktokos. Nē, man ir pofik uz viņiem. Es pat nelasu gandrīz. Manai vidusskolas, kad pirmajai draudzenei bija, viņa teica, viņai bija krāns, un vēl teica, ka viņai, pa sieviešu līniju, viņas ģimenei arī esot lāstus uzlikts. Viņas vecmamai, kā tur vielikam, kad tev piedzimst dēls, un viņš tā kā nomirst tas bērns, vai nu dzemdībās vai vienkārši. Un viņas vecmamai tā bija piedzimis dēls, un viņš nomira. Viņas mammai bija piedzimis dēls, un viņš nomira. Un es nezinu, kā viņai bija, es viņu izšķīros. Es negribēju pārbaudīt. Tas smart, vecīt. Es esmu smart, man. Jā. Tā kā, kāpēc jūs gribat izšķirt, ja zināt, kā advokāts prasa? Nu, viņai lāsts. Bet zini, kā visi šitie stāsti par to, izsauca pīķudām, viņai tur bija ķēdīta, un tad viņai rēta. Kas tā kā, tas izklausās bailīgi, bet... Tad es ieslēdzu savu racionālo liekas, ko jūs diršat, ko jūs runājat? Un reizē arī es pats negribētu izsaukt pīķudām. Ja man vienreiz kaut kad arī piedāvāja, kaut kad pat ne bērnībā, bet es nezinu, kaut kādas pamatskolas uz beigu daļu vairāk. Un man bija tāds, esmu pietiekami daudz lasījis bērnu spoku grāmatas, ka es negribu. Jo ir tie psihopāti, visas runājas tur māsai kaut kā draudzene, kas ir zilniec, kas ir ļoti slikta lieta. Bet es ar viņu runāju, tā kā jāsauc pīķa dāma vai vēl kaut kas, un viņa tā, galvenais zini, kā to izbeigt. Tā kā, jo tev tur, tu nevari, tāpat kā tam rūķim laikam, tu nevari visu izbeigt. Jā. Tev vajag, lai rūķis aiziet atpakaļ, jo tad tev nebūs problēma, bet mēs tu nejauši savu lāstu uzliec. Man jau tā neiet.
un fonā vēl lāstu. Nav kāds bēdz spoks, kur varētu izsaukt, kurš tā kā tev milzīgu krānu uztaisa. Vai arī tu uztaisi paliec rēcīgs. Ģipa pozitīvs lāsts. Jā, bija kā Kaspari The Ghost, vai ne? Viņš palīdzēja. Viņš tā, jā, es nomiru, bet... Kasper, te friendly Īstenībā, ghost. jā, tā multina vienkārši ir par to, ka ir beigts puika. Un filma. Ģimene. Bija Un ir filma. 3 damēsi, kur arī nomiruši resnais tievais un smirdīgais. Jū, bet toči. Moški jānopērk kādu grāmatu pa lāstiem. Možda vispār kādu grāmatu jānopērk. Un Jā. tu pasaka kaut ko latīniski nepareizi. Es jau latviski pusi. Tu nu vispār Jā. lāstu, tikai krievu valodā. Tā kā es redzēju Evil Dead 3 Army of Darkness, Jā. kur viņam pateica tos buramvārdus, tad, kad tu paņem to Necronomicon un atrod ķipa mirušo grāmatu. Tev jāpasaka šīs te frāze. Viņš tā kā tur sanctum, functum, varat, whatever. Viņš tā, tu atcerēsies? Jā, es atceros. Viņš tā, nē, bet jāpasaka ir precīzi. Jā, es atceros. Un viņš aizgāja tur un tā, sectum, spiritum, un karš tad visi mirušie piecēlās. Forša filma. Viņa ir tāda diezgan camp, tāda campīga kornī priekš mūsdienām. Vizuāli nav baigi labi novecojusi, bet viņa, Laba filma, jā. Un otrā arī. Otrā un trešā ir labākās. Un ir seriāls tagad. Seriāls arī esmu redzējis pirmo sezonu, man liekas, tur. Toči, ja kāds, es gribu, lai sazinās, kas tev ir... Vajadzētu sākt kaut ko tādu darīt dzīvē. Tu esi kā Hitlers, kurš zaudēja vienā brīdī, viņš ticēja okulta spēkiem. Viņš tika ok. Yeah? Jā, mēģināja ļoti visu kaut ko tur darīt. Super soldierus, visādus izmantot ļaunos garus, telepātiju, telekinēzi. Pagad, tas ir... Tā bija. Nē, viņi ļoti nopietni piegāja. Jā. Kur jūs dabūjāt Netflix dokumentārī atkal? Wikipēdijā. Tas ir pārāk daudz info. Es neticu vairāk nekam, kas iznāk pa Hitleru. Tas ir zināms. Jā, tas nav tā, ka mēs vakar Hitleram bija viena ola. Nu, tas jau ir vairāk tāds, ko viņa sieva stāstīja savam draudzenēm. Tātad tas, ka viņam ir viena ola, ir neiespējami, bet tas, ka viņš... Nē, tas ir iespējams. Bet vienkārši tas vairāk izklausās pēc kaut kāda... Man jātic vairāk kultu spēkam nekā to, ka viņam bija viena ola. Zini ko? Palasi par otro pasaules karu un par nacistiem, ko viņi darīja vispār, cik viņi dziļi iegāja tajā visā. Jo tas ir fakts, ka viņi to ne jau, ka viņi kaut ko panāca un spokus izsauca. Man viens jautājums, vai tu esi meklējis literatūru un lasījis? Vai arī tu dabūji savu info Redditā? Nē, es nedabūju savu info Redditā. TikTokā? Vai arī YouTube es neju video? Tur, kur tu, bļet, ziņas lasi, ok? Kur tu izlasīji, kad Hitleram bija... ka viņš gāja kultos iekšā. Aleksandrs, vai man ir jāatbild vispār šo jautājumu? Nē, bet es domāju, tas smieklīga bilde, kur Hitlers... Es arī tagad to pārēju. Hitlers. Tiešām Hitlers? Jā, Hitlers un Gebels, viņi, karoči... Hebels, tu domā? Cukur to, kā viņš... Cukurrūķi. Jā, nav tā, ka viņi izsauca cukurrūķīti. Varbūt viņi gribēja. Ieraksti Nazis and Occultism. Jā. Tas vienkārši tu redzēs, cik daudz ir informācijas par to. Viņi arī mēģināja... Labi, es ierakstīšu, zinu, ko Hitlers taisīt. Viņi mēģināja arī... Ko tu meklēsi? Neko. Two girls, one... Tā, nu ko? Es domāju, ka kamēr Jānis meklēs informāciju par vēstures faktiem... Es ierakstu Hitler, un man pirmais parāda Hitler in Paris, ķipa kņīgas in Paris. Pipu. Hitler in Paris. Ne Hitler, bet Hitler. Jā. Achtung. Kāpēc tik ātri Hitlers cat ir? Ātrāk par speech. Hitler cat. Cats that look like Hitler. Nu, jūs varat iedīst savu kultu. Cats that look like Hitler. Okultisms. Jāuztais kaut kāds video, kurus vienkārši sēd. Hitler kultu. Šobrīd jau ir video, kur tu vienkārši sēdi telefonā. Jā. Nu ko? Jā, es domāju, ka mums vienkārši jābeidz. Labi. Jābeidzam. Paldies jums. Jā, nepatīk, ka es sēžu telefonā podkāsta laikā, starp citu. Es meklēju svarīgu informāciju. Jā, tu googlēji kaut ko. Man uzrakstīja cats that look like Hitler. Ziņu. Un tad es ķīķinājos. Podkāsta laikā. Viens no tām kaķiem ir bāliņam. Ho. Jā. Ko? Mauka? Nē. Kaķis ir. Tu teici ho. Viens no tām kaķiem ir bāliņam. Gāze. Jā. Labi. Eģi. Jā, man ir suns pistola. Nu, tur Rūsas kaķim ir Hitler Rūsas. Nav viņam Hitler Rūsas. Hitlers ir miris. Viņš nevarēja dabūt viņu Rūsas. Vai viss.
Paldies. Domāju, ka ar šādu pašu bombīšanu mēs tāpat kā Otro pasaules karu nobeigsim, mēs nobeigsim arī šo epizodi. Paldies jums Japān! Paldies, spiediet laiku. Rugby bombīšana. Iesakojiet Komedi Latvijā un buģi. There's a bomb!